Varbūt pavisam īsi, lai es nojaušu auditoriju, cik no jums ir bijuši medicīnas vēstures muzejā Rīgā? Un cik no jums ir bijuši pēdējo 4 gadu laikā? Labi, tad es apmēram, tas, ko es runāšu, apmēram būsiet redzējuši arī praksē. Es nedaudz pamainīju nosaukumu, uzsverot to, ka nav jau tā, ka muzejs pats no sevis mainās, kad mainās apstākļi. Un, protams, arī kultūra diez vai kāds renovē. Kultūra vienkārši mainās, un mēs domājam, vai mēs tiekam šīm pārmaiņām līdzi vai netiekam. Un te es vēlējos uzsvērt, ka tās izmaiņas laikmetā, kā mēs raugamies uz veselību, kā jēdzienu, uz medicīnas piedāvātajām iespējām, kur mēs vairāk arvien redzam veselības dimensiju, jebkurā jomā, ar ko mēs saskaramies vai politiku veidošanā. Mēs saprotam, ka muzejs nav jau tā, ka viņš vienkārši ņem un mainās, viņš nepārtraukti arī dabū mācīties un eksperimentēt. Un mēs eksperimentējam muzejā būtībā 4,5 gadus, kas ir pagājuši pārmaiņām un notikumiem ārkārtīgi bagātā laikā. Kad es un pārmaiņu komanda ienāca muzejā, mēs ienācām pandēmijas laikā, apzinoties, cik būtībā kāds ierobežot rīcības spēja ir novecojušam muzejam, lai piedalītos šajā sabiedrīskajā domā, pieaugušajā spriedzē jautājumos par un ap veselību. Pēc tam nāk karš, kurā mēs saprotam, ka medicīnas vēsture ir tieši saistīta ar kara lauku, kur sākot no 17. gadsimta ķirurgi izmanto kara piedāvāto lielo klāstu ar ķermeņiem, kuriem viņi var eksperimentēt un modificēt vai glābt. Un vienmēr ir šis lielais jautājums, cik lielā mērā muzejs var būt politiski neitrāls, vai cik tālu mēs ejam, vai kādā veidā izstrādāt stratēģiju, lai nekurš katrs varētu pielāgot mūsu cenrādu, pieņemsim, telpu īrei, kur mums pēkšņi parādītos, pieņemsim, dzīvā ūdens propagandētāji, vai kurai partijai mēs ļausim muzeja konferenču zālē stāstīt par savu veselības politiku un kurai nē. Līdz ar ko šī nostāja, kas no institūcijām no vienas puses tā kā netiek prasīta, bet laiks viņu definē vai izvirza, ir ārkārtīgi saistīta ar daudzu lēmumu pieņemšanu, kā pieņemsim arī mūsu lokācija, esot pretim Krievijas vēstniecībai. Brīdī, kad neviens nezināja, cik veiksmīgi, neveiksmīgi būs uzsāktā Krievijas ofensīva, ar ko mēs riskējam izliekot Putina plakātu, vai mūsu apsārdze, kas pārsvarā balstās uz 70-gadīgu strādājošu pensionāru pleciem, kas ir mūsu izstāžu un ekspozīciju uzraugi, vai mēs viņus pakļaujam riskam, piemēram, vai mūsu pirmā stāvā var tikt iemests Molotov kokteils. Visi šie jautājumi ir ikdienas darba kārtībā muzejam, kurš būtībā ir tipisks padomju laika muzejs, kurš ir atklāts apmeklētājiem 1961. gadā. Un atšķirībā no vairuma medicīnas vēstures muzejiem nav bijis nekad piesaistīts kādai universitātei vai medicīnas fakultātei. Tas, ko angļi sauc par general public, tā bija jau no sākta gala iecerētā auditorija šim muzejam. Līdz ar ko, ja mēs skatāmies, kas tad bija galvenā muzeja funkcija, kas notiek tajā pašā gadā, 61. gadā lidojumā dodas Jurijs Gagārins, un, protams, medicīnas zinātne ir viens no, kā lai saka, pierādījumiem, ka padomju zinātne ir spējīgāka par kapitalistisko valstu zinātni, un muzejs ir daļa no šīs ideoloģiskās mašinērijas, kas pierāda padomju varas priekšrocības salīdzinājumā ar kapitalistisko pasauli. Un šis muzejs, viņa krājums, izstādes, pamata ekspozīcija, viņu centrā būtībā ir padomju cilvēks varonis,
Viņas centrā ir šis zinātnieks, pārsvarā tas viss ir vīriešu dzimtē, protams. Tas ir padomju cilvēks, kurām tiek iespējotas jaunas, tā sakot, jauns potenciāls. Un cilvēkam arī tiek pakļauta visa pārējā daba, kā piemēram, lūk, šis ir stikla cilvēks, kas ļauj caurskatīt potenciālu, kur tad cilvēks varētu attīstīties. Viņu šo stikla cilvēku kā eksponātu izstrādā fašistiskajā Vācijā Dresdenes higienas muzejs, kas ir cieši saistīts ar sociālo higienu un eigēniku. Un pēc tam DDR laikos šis instruments tiek savukārt izmantots padomju zinātnes komunikācijas instruments. Un šim te cilvēkam pakļauti ir visi pārējie, kā piemēram sunītes Velka un Strelka vai mūsu muzeja ekspozīcijā redzamais sunītes Černūška, kas lidoja tikai pāris dienas pirms Gagārina kosmosā. Jāsaka, ka šis te padomju varoņa kults arī būtiski ir ietekmējis visu muzeja krājuma veidošanas politiku. Tur pārsvarā ir visdažādākās bistes, kā mēs redzam, padomju zinātnieku, arī armijas militāro mediķu, profesoru portreti. Pat, piemēram, 17. gadsimta zinātniskos atklājumus, kā pieņemsim, kā piemēram tolaik atklāto asinsriti. Kā jūs redzat, muzejs prezentē īpaši pasūtinās mākslinieku vitrāžās, kas ir uz sarkanu karogu fona. Ja? Tipiski viss tā ikonogrāfija, kāda tiek izmantota valodā ekspozīcija, ir patapināta no padomju ideoloģijas vizuālās sistēmas. Un tas pats arī krājumā, ko mēs tur glabājam, ir, protams, dažādi ievērojamu ārstu piemiņas lietas. Pārsvarā viņas viss ir viens un tās pašas: brilles, pildspalva, pīpe, cigarešu etvijas, spieķis, kuram visai maza sakara ar pašu medicīnas vēsturi. Un vēl viena būtiska lieta ir saglabāt šo cilvēku mūžīgo piemiņu. Mēs zinām, ka padomju ideoloģijā mūžīgās piemiņas ideja bija viens no stūrakmeņiem. Ļeņins mūžām dzīvs, viņš ir mauzolejā, viņu joprojām var apskatīt. Tad šī mūžīgās piemiņas nodrošināšana ir saistīta arī ar sēru suvenīriem. Te jūs varat redzēt, pieņemsim, latviešu strēlnieku, sarkanās strēlnieku divīzijas sanitārs un snaipers Ērikas Gailes, sauju smilšu no Ērikas Gailes kapavietas Ukrainā, kur viņi krita Otrā pasaules kara laikā, vai, pieņemsim, muzeja iniciatora Paula Stradiņa bēru vainagu sēru lentes, kas muzejā ir veseli vairāk kā 200 dažādas sēru lentes tieši no viņa kapa. Un te es biju pierakstījis, ka jāpabrīdina jūtīgāki, lai neskatās nākamo slaidu. Šis ir vēl viens padomju varonis, jauns 26 gadus vecs ķirurgs Rogozovs, kas tikko pēc Ļeņingradas medicīnas institūta pabeigšanas dodas līdzi padomju ekspozīcijai uz Antarktīdu, un esot jau 1000 kilometru prom no bāzes kuģa, saprot, ka viņam ir iekājis apendicīts, viņam jāveic operācija, un neviens cits to nedarīs kā viņš pats. Un tas arī šī operācija Antarktīdā noris 61. gadā, tad pat, kad tiek vērts vaļā mūsu muzejs, un mēs redzam šo te fotogrāfiju kā tādu ilustratīvi ļoti labu piemēru, ka arī medicīnas vēstures muzejām, pirms viņš varētu ārstēt vai gādāt par sabiedrības veselību, vispirms ir jāārstē pašam sevi. Un, respektīvi, šis te muzeja inovācijas vai pārdefinēšanas laiks, kur muzejs pats sevi operē, parāda vēl vienu būtisku atšķirību, ko mēs ļoti vēlamies šajā pārdefinēšanas procesā ieviest, proti šeit ir ārsts un pacients vienā.
un kas ir savukārt mūsu muzejā, viņš viss ir stāsts tikai par mediķiem. Viņā vispār izpaliek pacienta stāsts vai mūsu stāsts, jebkurš, kuram pieder ķermenis, un kā mēs sabiedrībā sarunu procesā tā kā vienojamies, ko mēs ļausim vai neļausim ar savu ķermeni darīt, un kā šo sarunu procesu, piemēram, vadīt un organizēt. Tas ir ne tikai, piemēram, par Covid laika vakcīnām, bet šobrīd, kad mēs redzam diskusijas par vakcīnām, kad mēs redzam diskusijas par abortu legalizāciju vai aizliekšanu, kas bija viena no galvenajām tēmām arī Amerikas priekšvēlēšanu kampaņās. Respektīvi, parādīt, ka muzejs vairs nav vienvirziena, pieņemsim, mediķu kopienas, tā kā kanāls uz sabiedrību, kā viņai būs jādzīvo. Kas nozīmē, kad mēs runājam par muzeja pārdefinēšanu, mēs šeit nerunājam par tādu pārzīmološanu logotipu veidā. Kā mēs redzam, par spīti tam, ka muzeja ekspozīcija lielā mērā vispār nav mainījusies kopš 61. gada, muzejs ir regulāri ik pa 10-15 gadiem domājis par savu jaunu logotipu, ja? Kamēr saturs un vēstījumi ir palikuši vecie. Kas mums, protams, arī ārkārtīgi patika, bija tās ambīcijas, kur ir Pauls Radiņš ar saviem sociālajiem kontaktiem, piemēram, paņēma muzejām ārkārtīgi daudz priekšmetus no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, kur nav pat nokārtota dokumentācija, un pēc kāda laika daļa no šiem priekšmetiem iegūs vēl vienu signatūru un vienkārši tiek uzsūkti muzeja krājumā. Un šī ambīcija, ka mēs būsim tie galvenie Rīgas pilsētas muzeji. Un vērojiet rūpīgāk, šeit arī ir mūsu muzeja abreviatūra – Medicīnas vēstures muzejs. Tad, kādu mēs to muzeju pārņēmām 4,5 gadus atpakaļ? Tas bija mūsu muzeja serveris un šis ir muzeja serveris ar visām datu bāzēm, un šis savukārt turpat zem tām nolijušajiem griestiem blakus, šis ir tā kā rezerves serveris, abi viens otram blakus. Šī ir ieeja muzeja pamata ekspozīcijas pirmajā zālē. Un šie ir mūsu darba kabineti, arī ar tiem pašiem apludušajiem griestiem, ar 60. 70. gadu mēbelēm, ar vecajiem telefoniem. Un tad, kad Covid laikā bija jāpāriet uz attālināto darbu, mēs pat uz darbinieku datoriem nespējām uzlikt Microsoft 360 programmas, tāpēc, ka viņus vienkārši datori nevilka. Un tas pats ir ar muzeja ekspozīciju. Šī ir muzeja pamata ekspozīcija 1961. gadā, un šī ir muzeja ekspozīcija 2024. gadā. Būtībā, kā jūs redzat, mainījies ir maz kas. Tāpat tās muzejam bija milzīgas ambīcijas vākt, pētīt un stāstīt par medicīnas vēsturi visā pasaulē, nosedzot visus reģionus, sākot ar Divupi un Ēģipti, un beidzot ar padomju medicīnu. Un tajā pašā laikā, protams, šiem ambīcijām bija pilnīgi neadekvāts muzeja krājums, līdz ar ko ekspozīcijas tika veidotas un būvētas kopā no priekšmetiem, kas tika izgatavoti ekspozīcijas vajadzībām. Un šie priekšmeti stāvēja muzejā tik ilgi, no 61. gada, ka tagad viņi ir kļuvuši par vēsturiskiem priekšmetiem. Un tas lielais jautājums ir, ko ar to darīt? Jo no vienas puses mēs saprotam, ka tā ir fikcija, tas ir sabūvēts kopā, kur ir Ziemeļamerikas totēmas, tā bija ar Sibīrijas šamaņu bungām un izdomātas vēstures. Ja? Un mēs saprotam, ka šāda veida ekspozīcija ir galvenais traucēklis, kāpēc muzejs nevar kļūt par zinātnes komunikācijas platformu. Bet no otras puses, tieši tāpēc šis muzejs ir tik ļoti iemīļots un tuvs cilvēkiem sabiedrībā, kad mēs sākām strādāt muzejā, tur regulāri cilvēki saka, jūs tikai lūdzu neizplēšiet ārā tur tās lelles, ja?
tu strādā manā mīļākajā muzejā. Un tad viņam saka, kad tu biji pēdējo reizi savā mīļākajā muzejā? Mēs ar skolu tas savulaik gājām kopā. Līdz ar ko tās pretrunas, ja, no vienas puses mēs saprotam, ka muzejs neveic to, kas viņam ir, tā sakot, ar ministru kabinetu noteikti nolikumā, apstiprinātajā nolikumā. No otras puses viņš apkalpo cilvēku tādas nostalģiju un, protams, vēlmi redzēt vēsturisko muzeju. Un lielais jautājums, protams, ka mēs negribam šīs lēles izplēst. Protams, ka mēs labprāt gribētu, ka viņas sabiedrība var redzēt, kāds izskatījās, pieņemsim, 50. gados veidotas muzeja ekspozīcija. Bet jautājums ir, vai šādai ekspozīcijai vai šīm te diorāmām joprojām būtu jābūt mūsu muzeja pamatekspozīcijā, vai viņām, pieņemsim, būtu jāpāriet uz Nacionālo vēstures muzeju, kā daļai no stāsta par Latvijas muzeju vēsturi. Jo mums veikt šīs funkcijas, protams, stāstīt par muzeju ekspozīciju, vēsturi, izmaiņām, dizainā un tā tālāk, nav mūsu primārā funkcija, kaut gan mēs to ļoti mīlam un es ar aizrautību jums par to stāstu. Te arī, protams, Pauls Stradiņš, kas pielika pats savu roku 50. gados pie šo lēļu veidošanas. Mums ļoti patīk, ka vēsturiskajās fotogrāfijās es šeit izvēlējies tikai Paulu Stradiņu, bet ir redzams, kur viņš strādā kopā ar visu muzeja kolektīvu pie šo diorāmu veidošanas. Viņiem visiem mugurā ir balti halāti, kas arī signalizē, ka šeit notiek zinātniskais darbs. Šeit cilvēki, kas veido šīs diorāmas, ir vai nu muzeja laboranti, vai zinātniskie līdzstrādnieki, mediķi. Tātad viņiem tajā laikā visiem muzejā ir balti halāti. Un šī praksa, kas ir pats interesantākais, ka daudz domā, jā, tas ir Paula Stradiņa veidotais muzejs. Un lūk, šeit ir, piemēram, Klostera slimnīcas diorāma, acu apmāns, priekšā ir lelles, un tad ir tas, ko jūs redzat, šis ir īstais loks, un te sākas siena. Un tas ir milzīgs sienas gleznojums ar uzspīlētu telpas dziļuma ilūziju ar pacientiem. Un šī te diorāma, kura ar katru savu šūniņu stāsta par savu vecumu, patiesībā nemaz tik veca nav. Muzejs pasūtīja pēc šo diorāmu 80. gadu beigās, mākslas kombināta līgumā pievienotajā tāmē izmaksas vēl ir aprēķinātas rubļos. Savukārt pēc pēdējā pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas muzejs jau samaksā par šo te ekspozīcijas sadaļu Latvijas jaunajā valūtā. Tad ir tas lielais jautājums, ar ko mums sāk tās pārmaiņas. Un te mēs varam redzēt, mēs pieņemam lēmumu noņemt no muzeja konferenču zāles tagadējā Latvijas Mākslas akadēmijas rektora, tolaik studenta, varētu teikt, tēva sarūpētu haltūras darbu, kas saucās medicīnas vēstures korifeji. Un tie ir 48 vīrieši, tikai vīrieši. Mēs zinām, ka vienīgā sieviešu dzimtes pārstāve šai gleznojumā bija profesora Pavlova Kucīte, kas ir gleznā, viņam sēž pie kājām. Ja? Un tajā vēstures plejādē, kā jūs redzat, ir arī rinda padomju ģenerāļu, tā skaitā Katinas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs, kurš uzvēla padomju armijas izdarītos kara noziegumus Hitlera Vācijai. Šie vīri nav 30 gadus pēc Latvijas neatkarības nevienu traucējuši. Un kas mums bija tā pamatideja, protams, ka šo te gleznojumu mēs noņemam, iekonservējam, novietojam glabātuvē, viņš ir krājuma priekšmets, bet mums liekas, ka konferenču zāli vai publisko norišu telpā, vai tiešām ir jābūt 40 vairāk vīriešiem, ārstiem, kuri skatās, kā, piemēram, pacientu aizsardzības biedrības vai sievietes runājot par savām dzimuma līdztiesības problēmām, zem šīs sarunas risina šo te vīriešu caurrūpjošā skatiena klātbūtnē. Mēs vēlamies deideoloģizēt telpu, kurā mēs varam runāt par muzeja nākotni.
un padarot viņu vienkārši par white cube, kas ir absolūti neitrāla vide. Tad kas ir tās galvenās mūsu? Es neredzu laiku starp citu šitien. Nebūs arī, ja? Okay. Tāda, kas ir tās galvenās lietas, ar kādām mēs šo muzeju pārdefinēšanu veicam? Pirmais no kosmosa atpakaļ uz Zemes. Mēs, protams, varam kopā ar Ianu Masku sapņot par izplatījuma ieņemšanu. No otras puses, mums ir tik ārkārtīgi daudz problēmas tepat uz Zemes. Un mēs saprotam, ka sabiedrības veselība nav atraujama no visas pārējās ekosistēmu, sazarojuma, tīklojuma, veselības. Mēs nevaram būt veseli, mums apkārt ir nevesela vide. Otra lieta, kas mēs vēlamies būt absolūti starpdisciplinārs vai starpnozaru pieejā balstīts muzejs. Mēs saprotam, ka veselība ir visās politikās. Mēs varam atrast veselības dimensiju, pieņemsim, valsts izglītības politikā, transporta politikā, satiksmē, vai mēs braucam ar savu mašīnu, izmantojam sabiedrisko transportu vai braucam ar divriteni. Otra lieta, trešā lieta, kā jau pieminēju, kā mediķis tā pacients. Un kas ir ārkārtīgi būtiski, ka tad, kad muzejs mainās, mēs vēlamies to darīt kopā ar pārējo sabiedrību. Man liekas, ka Latvijas muzeja vidē ir šī ļoti slimīgā tendence, pieņemsim, darīt klusi savā dabā, un pēc tam tad mēs vēl parādām sabiedrībai tukšu, izremontētu Rīgas pili, kurā tūlīt būs ekspozīcija, ko mēs arī pēc tam jums parādīsim. Līdz ar ko šajā kultūras procesu un institūciju inovācijā netiek iesaistīta sabiedrība. Viņi vienkārši tiek nostādīti fakta priekšā. Pieņemsim, mums tāpēc bija izstāde Pēcnāves dzīve, kur mēs kā reizi runājām ar sabiedrību, parādot visu to problemātiku, kas ir muzeja krājumā, parādot to plejādi ar padomju varoņiem, kuru portreti pēc muzeja pasūtījuma darinājuši mākslinieki pēc fotogrāfijām. Mēs ielūkojamies tajos krājuma priekšmetos, kur mums ir vairāk kā 200 dažādu ārstu pildspalvas vai brilles, vai, pieņemsim, profesora Kirkensteina zobu protēzes. Mēs arī skatījāmies, kā padomju okupācijas pirmajā desmitgadē daudzu citu privātu kolekcionāru kolekcijas nokļuva Latvijas muzeju īpašumā, un šo kolekcionāru vārdi ir pilnībā izzēsti no mūsu kultūra ainavas. Mēs joprojām visu laiku stāstam, ka mūsu muzejs, mēs to vairs nedarām, bet visus šos 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas muzejs ir stāstījis, ka viņš ir dibināts balstoties uz Paula Stradiņa veidoto kolekciju, kas patiesībā bija veidota Paulam Stradiņam izmantojot savu stāvokli un nesotiem spēcīgiem papīriem, kas ļāva apsakot izvesto vai bēgļu gaidās aizbraukušo kolekcionāru dzīvokļus. Otra lieta, šo starpdisciplināro raksturu mēs rādījām, veidojot izstādi par snīkeriem, kur visi saka, kāds medicīnas vēsturē ir sakars ar snīkeriem. Un mēs runājam par to, ka šobrīd veselības aprūpē nav iesaistīta tikai valsts, kas sēdz daudzus no veselības aprūpes pakalpojumiem, bet patiesībā mums kā muzejam, popularizējot veselību, ir jāsaprot, ka mums kā sāncenši ir milzīgs privātais sektors, kas veselīgu dzīvesveidu ir padarījuši par preci, un mēs esam atkarīgi no šie preču fetiša, kā pieņemsim snīkeriem. Mēs tajā pašā laikā runājām par dažādu snīkeru kompāniju ieguldījumu, lai pieņemsim iekļāvības politikā, un runājam arī par latviešu, piemēram, maratonu skrējēju, kur izmanto šīs Blade Runner protēzes ar Nike zolēm. Mēs runājam par to, ka kāds milzīgs ekoloģiskās pēdas nospiedums ir mūsu atkarībām no modes zīmoliem, un ko šobrīd modes zīmoli dara, lai šo ekoloģiskās pēdas nospiedumu mazinātu, meklējot citus
aprites ekonomikai piemērotus materiālus, piemēram, veidojot mākslīgo ādu no piepes vai no kaktusiem vai no pārstrādātiem materiāliem. Un tādā veidā mēs dabūjam šajā aizmigušajā muzejā jaunu auditoriju, un tad mēs viņai uzdodam jautājumus, ko mums tālāk darīt ar muzeju, kādus produktus mums vajadzētu tālāk attīstīt. Ko pieņemsim, mēs ar Lienu Dambiņu Bērnu slimnīcas atbalsta fonda vadītāju ejam cauri muzeja pasagai ekspozīcijai. Viņi saka, jā, mēs esam savākuši naudu, lai bērni varētu ar elektromobīlīti aizbraukt uz operāciju zāli, lai viņiem nebūtu bailes. Un tad viņi atnāk šeit un viņi izstāsta bailes ir atkal atpakaļ. Kā tad veidot, piemēram, ekspozīciju, kurā auditorija ir iesaistīta? Un kā viens piemērs ir, muzeja plānos 27. gadā ir atvērta piebūvē īpašu muzeju bērniem, kā tādu veselības pratības centru. Un šo te programmu, kāda tad varētu izskatīties ekspozīcija, par kādām tēmām runāt, mēs viņu meklējam tās atbildes kopā ar bērniem. Mūsu devīze bērnu muzejam pagaidām tapšanas laikā ir, ka pasaulē ir pietiekami daudz muzeju bērniem, kurus ir taisījuši pieaugušie. Līdz ar ko mēs meklējam veidus, kā to darīt, iesaistot bērnus. Viena no kampaņām bija, piemēram, jautājumu vākšanas kampaņa saistībā par ķermeni un veselību, ko mēs pēc tam mēnesi dažādi bērnu slimnīcas speciālisti atbildēja uz bērnu jautājumiem, sākot ar purkšķiem un kāpēc meitenēm ir vieglāk uztaisīt špagatu nekā puikām. Atbilde bija, meitenes ir centīgākas, starp citu. Un pēc tam, pieņemsim, dažādi speciālisti ar bērniem kopā šos jautājumus risina, un tad mēs izveidojām Erasmus programmas kontekstā ceļojošo muzeja kasti, kas šobrīd brauc pa visām Latvijas skolām, kur ir ar bērnu pašvadītas mācību nodarbības, kur viņi apgūst jautājumus, kas saistīts ar ķermeni, ar emocionālo veselību. Un šīs pieredzes un anketējot pedagogus, anketējot bērnus, šobrīd mēs sadarbībā ar antropologiem, sociologiem veicam arī zinātnisko pētījumu, kas būs pirmais pētījums Latvijā par bērniem, kas būs bērnu centrēts. Nevis tiks vaicāts vecākiem vai skolotājiem, bet bērniem, ko viņi zina vai nezina par veselības pratību. Un kā mēs šos jautājumus formulēt, lai mēs neieprogrammētu viņiem atbildēs to, ko viņi ir uzzinājuši no vecākiem. Nevis mēs nevaicām, kāpēc jūs mazgājat rokas, jo mēs zinām, ko viņi atbildēs. Mēs pasakām, cik bieži tu mazgā savu ķermeņa netīrāko daļu. Un tad mēs pēkšņi dzirdām, kas tad viņiem šķiet netīrākā ķermeņa daļa, piemēram. Te arī tā ceļojošā muzeja kaste, tur ir dažādas spēles, mēs arī, lai uzrunātu un dabūtu interesi no skolas somas, iekļaujam arī mākslas kanonu, Herca Franka filmu par 5 minūtēm vecāks, kur mēs par asariņu bērnu acīs mēs varam runāt gan kā par fizioloģisku lietu, kas ir asara, kas ir asaras ciedzeris, kāpēc mēs raudam, gan arī par psihisko veselību. Un skolās notiek mind-blowing būtībā situācijas, kur bērni pirmo reizi saprot savus emocionālās, jūtu kaut kādus skaidrojumus, kur ir viss puikmeitene, visdusmīgākā, visagresīvākā meitene skolā, kas sāk raudāt, un skolas sociālais darbinieks saka, pirmo reizi viņai ir izdevies pēc šīs nodarbības ar meiteni parunāt par ārkārtīgi grūtiem apstākļiem viņas ģimenē. Un nobeigumā neliela reklāma. 22. novembrī mēs atklājam izstādi, kas ir veltīta fotogrāfam Jānim Gleistam, kuru mēs pazīstam kā padomju erotikas kanonu meistaru, bet kurš pirmkārt viņam bija smaga nespēja, viņš bija jaunībā nosaldējis abas plaukstas, viņam tika veikta operācija atdalot elkoņa kaulu no spieķa kaula, lai viņš būtu tā kā šķērocis un viņš varētu izmantot kameru. Viņš nosēdēja 40 gadus
Traumu un ortopēdijas centrā, jeb tolaik eksperimentālajā medicīnas institūtā, sekojot tam, ko dara Viktors Kalnbērs. Un Viktors Kalnbērs pa blatu semi legāli dažādu partijas nomenklatūras dzīvesbiedriem vai slimnīcu galveno ārstu dzīvesbiedriem gan taisīja būvdžobus, gan veica Padomju Savienībā pirmo dzimumu maiņas operāciju. Un Glejs savukārt to pašu darīja savā fotolaboratorijā, uzlabojot sieviešu augumus. Un viņš arī pazīstams kā fotoilustrācija autors Jāņa Zālīša grāmatā Mīlestības vārdā. Un šī izstāde tā kā savieno padomju erotiku kopā ar Padomju Savienībā izstumtu vai noklusētos cilvēkus ar nespējām, kādā veidā mēs varam ieaicināt sabiedrību, lai mēs tā kā runātu par dažādām ķermeņa transformācijām, par dabisko, mākslīgo, un kā mēs vienojamies, kas no tā tiks, pieņemsim, seks no valsts budžeta. Apmēram tā kā no cik es nozagu minūtes? 15.